Presē iepazinos ar interesantu viedokli, Arni Kaktiņa, SKDS direktoru viedokli par to, ka valsts ir eksistenciālu draudu priekšā. Šie galvenie momenti, ko viņš vērš uzmanību, tas, ka šī plaisa starp valdību un tautu aizvien palielinās. Otrkārt, ka šī politiskā šķira dzīvo kaut kādā savā burbulī un absolūti viņai nav nekāda sazoba realitāte, kas ir aiz loga. Saprot? Viņi to neredz un nesaprot un pat negrib saprast. Tad praktiski šis birokrātiskais aparāts velk uz leju un iznīcina visas tās labās idejas un projekts. Lielu daļu, visus nē. Es, protams, pārspīlēju. Bet tā statistika ir negatīva, ja? Kā tu pats zini, visās nozarēs, visās jomās. Es gribu teikt, ka valstī ir cilvēki, kur varētu uzņemties atbildību, kuriem ir gan intelekts, gan griba, gan motivācija, censties izglābt šo situāciju. Sveiks, Arnold! Sveiks, Raimonds! Pirms dažām dienām presē iepazinos ar interesantu viedokli, Arni Kaktiņa, SKDS direktoru viedokli par to, ka valsts ir eksistenciālu draudu priekšā. Varbūt paskaidrošu, mēs bieži vien lietojam šo vārdu eksistenciāli draudi. Tas viss nāk no vārda eksistēt. Respektīvi, tas nozīmē, ka draudi ir tieši jau pat pašai eksistencei. Valsts eksistencei, cilvēka eksistencei, tautas eksistencei. Līdz ar to, tas, ko saka Arnis Kaktiņš, pirmkārt, es pateikšu, ka es 100% piekrītu. Otrkārt, šie galvenie momenti, ko viņš vērš uzmanību, tas, ka šī plaisa starp valdību un tautu aizvien palielinās. Otrkārt, ka šī politiskā šķira dzīvo kaut kādā savā burbulī un absolūti viņai nav nekāda sazoba realitāte, kas ir aiz loga. Saprot? Viņi to neredz un nesaprot un pat negrib saprast. Un treškārt, ļoti interesants moments ir tāds, ka ko mēs te esam neskaitāmas reizes runājuši. Mums ir satversme, mums ir visi iespējami likumi, mums ir skaisti uzrakstītas koncepcijas. Vai tā būtu, mūsu gadījumā, ko mēs īpaši pētam, nacionālas drošības koncepcija, valsts aizsardzības koncepcija, tur militārā dienesta likums. Visi šī pakete, kas skar valsts drošību un aizsardzību, ko mēs īpaši pētam un īpaši pievēršam uzmanību. Bet viņš jau saka, nav jau cilvēku. Cilvēkiem nav intelekta, cilvēkiem nav kompetences, cilvēkiem nav nekā, lai šo dokumentu ieviestu dzīvē. Tas, kas tur ir teikts, lai tas tiktu ieviests dzīvē. Nevis teica, ka dokumenti ir slikti, dokumenti ir lieliski, likumi ir lieliski, viss ir labi. Vienkārši izpildītāji ir bez intelekta, bez attiecīgi kompetences, un ko mēs skatāmies kaut vai to pašu Saeimu. Tur katru Saeimas sasaukumu piedod aizvien vairāk šādu nekompetentu cilvēku ar ļoti zemu intelektu, viņi paliek aizvien vairāk un vairāk. Un tad mēs brīnamies, ka viņus ieceļ ministra amatos vai viņus ieceļ kaut kādu atbildīgo komisiju vadītāju amatos, viņi attiecīgi gatavo šos likumus, un mēs brīnamies, kāpēc izpildījums ir tik bēdīgs. Un tieši tāpēc, saprot, tā galvenā lieta, kam es arī piekrītu viņam, ir tas, ka ja mēs visi un valsts turpinās tādā veidā, kā iepriekš mēs esam turpinājuši beidzamos gadus, tad praktiski tas ir eksistenciāls drauds, kas principā tas ir finišs, tās ir beigas, tas ir tas, ko viņš saka, un tas ir tas, ko es saku, un tas ir tas, ko tu saki. Un mēs to esam teikuši jau neskaitāmas reizes šajos raidījumos. Līdz ar to ir diezgan, patīkam, ka tas viedoklis, ko mēs tev jau apmēram gadu esam runājuši, un attiecīgi pauduši, ka viņš uzņem apgriezienus un kad aizvien vairāk cilvēku redz, kāda ir situācija aiz loga, kāda situācija ir realitātē, un ka šie notikumi tik ātri attīstās, ka šīs beigas var pienākt pietiekami ātri. Tāpēc jautājums svarīgs, eksistenciāls problēmas, eksistenciāli draudi. Vēlreiz, tāpēc, ka šie cilvēki nekompetenti, neintelektuāli, viņi pieraduši strādāt šādā virzienā, bet šis virziens mūs ved uz nekurieni, šis virziens mūs ved uz principā eksistenciālām problēmām un draudiem. Arnold, vārds tev. Jā, Raimond, mēs daudz esam runājuši par šo problēmu. Par problēmu Latvijā. Tas tiešām tā arī ir, kā tu saki.
šie eksistenciālie draudi, nu, un tu ļoti pareizi pateici, tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, ka ļoti daudz cilvēku šodien ir valsts pārvaldes aparātā, kur ir nekompetenti, kur ir aiz kaut kādas politiskās piekritības vai aiz kaut kādām radnieciskām saitēm vai draugu būšanas ieņem kaut kādas amatus un praktiski nodarbojas ar birokrātiju, tad veicina atpalicību, gan ekonomisku, gan sociālo, jā, tad lai virzītu kaut kādus projektus un kaut ko virzītu un labi izdarīt, Latvijas tautsaimniecībā, ekonomikā un citās nozarēs, tad praktiski šis birokrātiskais aparāts, velk uz leju un iznīcina visas tās labās idejas un projekts. Lielu daļu, visus nē. Es, protams, pārspīlēju, bet tā statistika ir negatīva, ja? Kā tu pats zini, visās nozarēs, visās jomās. Un tiešām, tas ir tas, ko es teicu, ja? Jo es to saskatu tagad ļoti asi, jau vairākus gadus. Tas jau, durās acīs, ja? Mēs saskaramies ar šo nekompetenci, ar visās jomās, visās nozarēs. Es tev pateikšu, tā sanāca manā dzīvē, ka es saskāros arī ar sociālajiem dienestiem, ar mūsu sociālām problēmām, ģimenes problēmām, ģimenēs, ar bērnu problēmām un problēmām starp mātu un tēvu un kā sociālie dienesti risina šīs problēmas. Un arī tur ir problēmas, ja? Tad praktiski visur ir problēmas, un ja mēs nemainīsim attieksmi, tad, neizbēgam, mums draud, kā var teikt, nebojājēji, būs cita forma, būs cita pārvaldes sistēma. Bet tā vairs nebūs tā Latvija, valsts, par ko mēs, runājam. Jā, un tad faktiski tā arī ir bojājēji, ja, un mēs uz to ejam. Un tad pozitīvais ir tas manā skatījumā, ka es vairāk un vairāk masu mēdījos redzu saprātīgas cilvēkus, saprātīgas domas, un kad cilvēki runā vispār par šīm problēmām. Piedod, bet, ja ir vispār smeļās mutē, var teikt, problēmas, ja, tu vari, protams, nerunāt, bet tas jau to realitāti nekādā veidā nevar, ignorēt, saprot. Jā, jo, ļoti agrāk bija populāra tā tukšā salmu kulšana, teiksim, stundām, masu mēdījos, Latvijas televīzijas dažādos kanālos tiek apspriest kaut kāds jautājums, praktiski nebūtisks, ja. Tad, lai aizpildītu ēteru, lai aizpildītu cilvēkiem šo laiku, skatoties, neko, ja, un tad pozitīvais ir tas, ka šī parādība, samazinās, ir mazāk. Tagad es redzu, kad ir, procentuāli ir apmēram 20–30% runā par lietu, par nopietnām problēmām, tad vēl tas ūdens ir kaut kāds 60, citreiz 70%. Kad runā par nebūtiskām lietām, tu pat īsti nesaproti, skatītājs vai parasts cilvēks nesaprot to problēmu, ko viņi apspriež, vai viņi ir nebūtiski būtībā, ja? Nepieskarās šīm aktuālām un kritiskām valstiskām problēmām. Es uzskatu, tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka tad mūsu masu mēdī ir atkarīgi no valsts, no šīs politiskas valsts, ja? Kā viņi nav neatkarīgi, ja? Es ievēroju vēl vienu lietu, ka, pēdējā laikā neesmu redzējis reitingus pa politisko partiju. Man tāds aizdomas, ka tās visas politikas dēļ dažiem labiem, kuri šobrīd ir koalīcijā, varētu būt milzīgas problēmas. Tu pareizi pateici, viena lieta ir skatīties panorāmu, bet pēc tam iziet ārā uz ielas un ieraudzīt pilnīgi pretēju ainu.
Ja. Tā kā man arī ir liels prieks, ka tiešām daudz cilvēku beidzot sāk pirmkārt apzināties situācijas nopietnību, otrkārt brīdināt par to, kas visu sagaida. Jo saprot, tas ir tas, ko mēs esam šajos raidījumos arī teikuši, ka kāds domā, ka viņš varēs izvairīties no šīs situācijas, nevarēs. Tas skars praktiski pilnīgi ikvienu cilvēku šajā valstī. Ja. Es tev varu pateikt, te attieksmes maiņas ir viens, bet otrkārt, mums praktiski ir, zini, pat mēs tam esam ieteikuši. Ja. Protams, ka mums apvainos, ka mēs neesam demokrātiski, ja, bet es domāju, tiem cilvēkiem, kas kandidē uz Saeimu, vai tiem cilvēkiem, kurus nominē ministra amatām, vai jābūt kaut kādām minimālam, teiksim, kritēriju, teiksim, apjomam. Saprot, tu nevar būt nosacīti nokāps no traktora, ja, kaut kādu politisku iemeslu dēļ tevi kaut kur ieliek, teic, ka nav kur iebāzt tevi, ja, kaut kādai komisijai pa vadītāji. Ja. Un tad cilvēks, kurš principā ir ļoti zem intelektu, viņam taču pašam liekas, ka viņš ir ļoti gudrs. Ka viņš var, piemēram, stāstīt, kas ir jāpērk Latvijas bruņotajiem spēkiem, vai vēl kaut kas jādara. Tas ir unikāls gadījums. Jā. Es vienmēr klausos tagad to Arti Pabriku. Jā. Es nezinu, kas viņš ir bijis, no kurienes viņš ir parādījies. Tagad, viņš ir, teiksim, politikā 20 gadus. Vairāk jau. Jā. Bet fakts kā tāds, kad cilvēks, es redzu, ka viņam nav kompetence un skaidrība vispār par procesiem, par militārām lietām, un viņš tagad runā, vai viņš to popularitāti grib iegūt, bet muļķīgi izklausās viss tas. Arnold, neaizmirst, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas pēc pusgada. Tagad ļoti daudz sāks. Jā, bet cilvēks runā, viņš pretendē, būtībā viņš neko labi nav izdarījis, manā skatījumā. Kad būdams ministrs, ja, cik es zinu, tad toreiz, kad pirku šos skimitārus, ja, es uzskatu, tā arī bija afēra. Katrā gadījumā es ceru, ka mēs tomēr vēl spēsim atkopties no šīs situācijas, jo es gribu teikt, ka valstī ir cilvēki, kuri varētu uzņemties atbildību, kuriem ir gan intelekts, gan griba, gan motivācija, censties izglābt šo situāciju. Bet katrā gadījumā tas ir tāds ļoti nopietns temats, mēs par to esam runājuši, mēs arī par to runāsim. Arnold, paldies tev par tavu viedokli. Paldies, Raimond.